Brīdinām, ka ierakstā var dzirdēt pa kādam lamu vārdam, neviens joks netiek paskaidrots, un katrs izskanējušais vārds ir runātāja personīgais viedoklis. Pateicoties raidījuma draugu atbalstam, jūs klausāties brīvu cilvēku brīvas sarunas. Šajā sērijā dzirdēsiet. Ja Polijā būs liberālāka robeža, tad varbūt pie mums bēgļu vai migrantu spiediens tā kā samazināsies. Tādā ziņā es gribētu mierināt mūsu klausītājus. Nav tā, ka šitie ir tādi sūdi, ka vairs briesmīgāk nevar. Būs briesmīgāk. ZZS pozīcija Stambulas konvencijas jautājumā ir skaidra, un politiskais spēks tās ratificēšanu neatbalsta un negrasās savu viedokli mainīt. Pārmaiņas reizēm mēdz saukt par progresu, bet deģenerācija arī ir pārmaiņu forma. Vieniem vienkārši izkurtējuši smadzenes, piedod ar vēl citiem, kā Uldiņam, augulim, es domāju. Vienkārši nejauc iekšā. Un tad ir vesela virkne, kuru ministrs stāsts ir 3 dienas vai varbūt mazliet vairāk, kuri vispār neko nerūpīgi. Ir kaitīgi pretvalstiski virzīt kārtību, kuru nevar ievērot un nevar pārbaudīt. Nedrīkst tā darīt. To dara pilnībā kretinizējusies jaunā vienotība. Apņēmīgi, uzmanīgi. Un vienīgais secinājums šeit vēl viens ir, ka ir zināma nozīme tam, ko mēs šeit darām. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. Hallo, Dzintri! Jā, viss kārtībā, halo, sveicināti! Un Mārci, vai tu arī esi kaut kur redzams, dzirdams? Jā, esmu joprojām Ķekavas novada Baldonas pagastā. Tālāk nesaka, nevajag. Tas mums tūlītās piesies šito datu neizpaušanu, ka mēs esam tev Es gribu noblēdīt šitos te ļaunos, jo es šeit esmu droši vien vairs neilgi. Mums būs kaut kāda cita province, no kuras ziņot, acīm redzot. Jā, es kaut tā fatāli sapratu to viņa pareģojošo teicienu. Es tev vairs ilgi nebūšu, bet tas laikam bija savādāk domāts. Nē, tas arī. Kas tad tur? Tā lieta ir daudz drošāka īstenībā nekā izvākšanās no iesēdētas vietas. Vietas un provinces mainās, bet mums tad ir jāvienojas, vai mēs šodien raidījumu laižam latviešu valodā vai Latvijas valodā. Kā balsojam? Jo mums tagad ir varianti. Varbūt, ka tai Latvijas var pamēģināt vienu. Kā tur klausītāji? Nē, īstenībā tur varētu būt. Ja gribi, var ielikt dziļu domu, kuras tur nav. Vienkārši cilvēks nejēdz, ko raksta, un kultūras ministrs nevar izmocīt vienu tvītu bez dumībām, kas raksturo mūsu valdību. Ja? Bet, redzi, ir latviešu valoda, un man iznāca saskarties 89. 90. gadā ar Ņujorkas un Ņūdžersijas latviešu valodu, kas ievērojami atšķīrās, un tur bija lielāka atšķirība nekā starp Rīgu un Talsem. Piemēram, viņi nekad neteica Ulda vai Valda, kā Latvijas. Ulža. Viņi teica tikai Ulža un Valža ļoti konsekventi. Ja? Tā kā ir Latvijas latviešu valoda, un ir Amerikas latviešu valoda, bet, Dievs ar viņu. No vienas vietas sākot, tad tas varētu iestāties Kveila paradoks. Vecākā paudze atcerēsies, bija tāds viceprezidents ASV Dens Kveils. Viņš bija viceprezidents Bušam vecākajam. Viņš izskatījās drusciņi pēc Johna Kennedy un nesāja līdzīgu pričeni. Un izrādījās pilnīgs idiots. Mums neviena tik stulba valdībā nav, starp citu. Iedomājies cilvēks stulbāks pa briškeni, teiksim, ja? Un kā viņu apdirsa, vājprātīgi. Un pēc kāda pusgada viņam sāk celties reitingi, jo viņam juta līdzi, šito plānprātiņu. Šitais ir gan, Agnesītei Loginai es jau tagad sāku just līdzi. Tas ir tas Dana Kveila fenomens vai paradoks, līdz ar to
gandrīz tāds tā kā taupāmais laiks viņā vai normatīvs, tā kā uz reņģēm, ka zvejot drīkst, bet tur ir kaut kāds normatīvs. Kvotas. Jā, kaut kā, teiksim, viens apdirsiens nedēļā, vai kaut kā tā būtu, tad nofokusēties un tā. Cik skaisti izskaidrojam iemeslu, kāpēc mēs par šito vispār nemaz savā raidījumā nerunāsim. Nesauksim viņu vārdu. Nemaz. Bet šis raidījums ir rets un īpašs ar to, ka raidījumam pat pirms jau tā ieraksta ir skaidrs, kā šo sēriju sauks. Parasti to sērijas nosaukums nākās izdomāt tur naktī starp otrdienu un trešdienu, bet šoreiz viss ir skaidrs. Šī sērijas nosaukums ir improvizācijas teātris. Un pirmā lūga mums būs tāda no nopietnā gala. Kādu laiku visi Eiropas liberāļi, progresīvās aprindas, tagad tāds Hamlets vazājās apkārt pa tur pamesto pīli ar Donalda Tuska galvas kausu rokās un paziņoja, ka tagad būtu vai nebūtu tai demokrātijai, jo vēlēšanāms tur izšķirošais tur notikums Polijai vai pagalam pavisam, vai vēl ir kaut kāds cerības tariņš. Tad šodien, pirmdienā, tie cipari sāk ienākt, vēlēšanas bija. Notika, un laikam kaut kas par to ir jāpasaka, jo Polija mums ir svarīgāko valstu trīniekā, visticamāk, mums šobrīd politiski, geogrāfiski. Vai ne, Mārci? Jā, tuvu vienniekam, manuprāt. Mums bija arī klausītāju ieteikums, šķiet Twitterī es redzēju, ka vajadzētu uztaisīt raidījumu par ģeopolitikas tēmām, tur, ko nozīmē šis un nozīmē tas un tā. Es pieņemu, ka producents to redz un seko, bet mana doma ir, ka mūsu raidījumam nav jākļūst par tādu mūsdienu TV globus. Kāds varbūt atceras, tur Vulfsons un Lediņš un citi mums skaidroja, kā mums padomju latviešiem jāsaprot tur notikumi plašajā pasaulē un cik Latīņamerikā ir nemierīgi un kas tur notiek tur Dienvidu Austrumāzijā un kā mums tas viss ir jāsaprot. Ja? Mēs esam šeit, lai runātu par mums. Un arī it kā starptautiskajās tēmās tas, kas man šķiet svarīgi, ir runāt par to, kas attiecas uz mums. Un tas, kas attiecas uz mums, ir tas, ka Polijā bija kārtējās vēlēšanas. Polija ir demokrātiska valsts ar reprezentatīvu pārvaldi, ar regulāru varas maiņu, demokrātiskā ceļā un Polijā acīm redzot, es gribētu teikt droši, ka būs varas maiņa šajā reizē. Mēs pirmdienā, kad top šis ieraksts, redzam tikai ļoti smalko exit polls, bet tie nav oficiālie rezultāti, tie būs tikai otrdien, kas no jūsu klausītāju viedokļu vakar tie ir bijuši, var salīdzināt tad ar prognozes rezultātiem. Ir skaidrs tas, ka vienas partijas valdīšana, kas ir bijusi 2 kadences pēc kārtas, tā vairs nebūs. Jo vēlēšanu uzvarētājs formāli ir iepriekšējā valdošā partija, kā viņu ir Likums un taisnība. Likums un taisnīgums. Likums un taisnīgums, PIS. Jā. Bet viņi ir zaudējuši absolūto vairākumu, un tagad visticamākais, kas būs, ir tas, ka bija ļoti naidīgas tās priekšvēlēšana kampaņas, jau uz robežas, teiksim, tas, ko varētu demokrātiskā valstī gaidīt. Un šis te naidīgums, es domāju, ir saliedējis opozīciju, un neraugoties uz tām iekšējām pretrunām, kas opozīcijā neizbēgami ir, jo tur ir jātaisa diezgan raiba koalīcija, lai nepieļautu PIS pie varas. Uz mazu brīdi tas vismaz noteikti būs saliedējis, un otrajā piegājienā tiks izveidota valdība, kurā vadošo lomu spēlēs tātad Donalds Tusks. Un es domāju, mēs atgriezīsimies pie šīs tēmas tad, kad būs skaidrs, uz kādiem noteikumiem tā koalīcija ir izveidojusies. Jo tā bīstamība nav, vai problēma nav Tuskā kā tādā. Viņš vadīs, es domāju, viņi to sauks par centriski kreisu vai liberāli kreisu koalīciju.
Bet fakts kā tāds, ka viņi bez kreisajiem nevar uztaisīt. Un līdz ar to tā bīstamība ir nevis tuskā, bet tas, uz kādiem noteikumiem kreisie tajā valdībā piedalīsies. Un tajā brīdī, kad būs skaidrs, kāda trokšņa no turienes nāk ārā un kas ir noteikumi, tai brīdī, es domāju, mums vajadzēs pie tēmas atgriezties tieši tajā leņķī, ar ko Jurgs iesāka, proti, ko tas mums nozīmē. Jo Polija un Polijas-Ukrainas attiecības, Polijas bruņoto spēku attīstība, viss šis mums ir ļoti nozīmīgi. Kā tagad jaunieši saka, mega nozīmīgi. Tieši mums. Un mums pie tā būs jāpieķers. Jā, jo līdz šim izskatījās, ka viss iet tā kā mums ļoti labvēlīgi. Neskatoties uz mūsu Latvijas televīzijas un radio pūlēm padarīt to Poliju par kaut kādu tādu briesmīgu vietu. Ja, visi, kas brauc cauri Polijai, redz, ka tur viss tā smuki notiek. Un tie, kas zina, ka poļi sargāja robežu, kā bez viņu robežas sargāšanas, tās lielās robežas sargāšanas mūsējā būtu izvērtusies, mēs vēl nezinām. Ja, tā kā iespējams, ka viņi jau mūs ir izglābuši. Ja Polijā būs liberālāka robeža, tad varbūt pie mums bēgļu vai migrantu spiediens tā kā samazināsies. Jo ceri. Polija ģeogrāfiski un visādi citādi ir A bagātāka, B tuvāk apsolītajai zemē Vācijai un tam galam apmēram. Un otra labā ziņa, ka droši vien vismaz sākumā atbalsts Ukrainai neatslāps. Es domāju, ka viņi pat noņems to graudu embargo, par ko te bija liels kašķis, bet attiecībā par Polijas-Briseles attiecībām tās kļūs mīļākas, attiecībā par vērtībām, dzimumu jautājumiem, liberālu attieksmi pret ienācējiem un tā tālāk. Tas tā varētu būt, jā. Mm-hmm. Bet tā kā sūda apkārt ir pietiekami, tad mūs tas nedrīkst biedēt. Vēl vieni klāt pie visiem, kas jau pagājušo nedēļu sākās jā. Pie vidusjūras krastiem, tad šie vēl tur. Lai tā homogēni izplatītos. Nē, un tādā ziņā es gribētu mierināt mūsu klausītājus. Nav tā, ka šitie ir tādi sūdi, ka vairs briesmīgāk nevar. Būs briesmīgāk. Pilnīgi noteikti būs. Labi, ejam tālāk. Pirms uz mūsu improvizētā teātra skatuves kāpj tā luga, kuras režisors ir Dzintris, es gribu klausītājiem atgādināt, kā darbojas mūsu raidījuma mājaslapa un pateikt paldies visiem tiem jau mājaslapā reģistrētajiem cilvēkiem, kuri bija atsaucīgi un notestēja mūsu jaunievedumus tajā lapā. Paldies cilvēkiem, kur atsaucās un klikšķina, raksta mums vēstules, sūta reitingus un ieteikumus. Tāpat arī vēl joprojām gaidām no jums vēstules, komentārus un vispār, jo tur mūsu mājaslapā ir speciāli ietaisīta tāda ļoti viegli saprotama iespēja atrakstīt mums to, ko jūs domājat vai gribat dzirdēt raidījumā, vai domājat, kad nepareizi esat dzirdējuši, vai vienkārši gribat pateikt mums, ka, lai par šito mēs vairāk nerunājam, rakstiet, gaidām. Lūk, un Dzintri, kā to lūgu, par kuru tu šodien stāstīsi, kā to varētu saukt? Tas kaut kas tāds no Blaumaņa, kaut kas tāds ļoti tautiski zemniecisks. Jā, nezinu, man šķita, tur ir divi. Viens tāds, vairāk pārasociatīvs varētu būt mans iemīļotais Fausts ar Mefistofeļa citātu. Mēs galu galā tomēr atkarāmies no radījumiem, ko sev ievēlāmies. Tas pēdējais būtu mans labojums mazliet. Otrs ir putvēņi, jo Uldiņš mums te ir tā kā, mums bija mazā Mikiņa lielie darbi. Tagad izskatās, ka mazā Uldiņa lielie darbi un tādi dažādie darbi. Un tāks nekā putvēņu Uldis, jo viņš tā kā mauca diezgan vienā virzienā visai lugai cauri. Man tā, atļaujos teikt, tad Uldiņš ir prasmīgs klavierētājs. Es domāju, Uldi Auguli. Un tiks vīrs precinieks. Preces mīdams mācījies ļaudīm zobus apvādot. Tāda laime! Tāda laime! Kāds viņš skaists! Kāda diža valodiņa! Diža. Ipa daudz. Mārci laikam viens no visilgāk strādājušajiem augšās un vispieredzējušākajiem tieši ministru un tajos līmeņos. Es tā nemaz īsti neatceros, no kura gada viņš jau tur ir un vēl ar vienu
turpina būt. Jā, bet manuprāt, viņš izstartēja tikai pēc tās ZZS. Tas iznāk kaut kad 4. gadā, vai kad tas ir? Nav tā, ka viņš tur sēž no pagājušā gadsimta. Kā... Vai arī viņš par sevi ir radījis tādu iespaidu, ka... Nē, bet viņš ir, tas ir tomēr vesela cilvēku paudze, ir izaugusi un skolu pabeigusi un studēt sākusi. Jā, un tur, bet, acīm redzot, ir pateicīga īpašību kopa, kuru skaitā varētu būt tāds lielisks izmanīgums. Un galu galā ZZS un personīgi arī Uldiņa attieksmes maiņu pret tādiem konceptuāliem un būtiskiem partiju pamatu uzstādījumiem, ja tā varētu teikt, ko viņi tā kā sola vēlētājiem. Runa šeit ir par Stambulas konvencijas attieksmes maiņām. Starp citu gan ZZS priekšvēlēšanu programmā par šo jau tad viltīgi īsti nekas nav pieminēts. Tur gan tā kā tradicionālā ģimene mazliet, bet tā mazliet. Tā, lai to varētu vajadzības skatījumā teikt, kā pagaid, bet tas jau bija domāts pavisam savādāk. Jo raugi, es baigi paskatījos, kā pieredzējušie ZZS ir tā forši mainījuši sev attieksmi attiecībā pret Stambulas konvencijas parakstīšanu vai ratificēšanu, tā smalki sakot. Lūk, janvāris, šī gada janvāris, intervijā televīzijai Latvijas Zaļo zemnieku savienības frakcijas vadītāja vietnieks Brigmanis apliecina, ka ZZS pozīcija Stambulas konvencijas jautājumā ir skaidra un politiskais spēks tās ratificēšanu neatbalsta un negrasās savu viedokli mainīt. Priekš manīm un ZZS atbildes ir skaidras. Mēs šo konvenciju neatbalstām, izteicās Brigmanis. Piebilstot, ka pēc būtības neiebilst pret to daļu, kur pausts nosodījums vardarbībai pret sievietēm. Kaut kas jau ir jāsaka, bet tā kā stingri un cieti. Jau 4. jūlijā dienā vēl toreizējā labklājības ministre Vika Siliņa uzsver, ka 3 partijas progresīvie ZZS un Jaunā vienotība ir pozitīvi noskaņotas virzīties tālāk ar Stambulas konvencijas ratificēšanu, pievienojot tai atrunas jeb deklarāciju. Tā kā konvencijā nekas neesot runāts īstenībā ne par kādiem dzimumiem, tos tikai saskatot visādi, kas grib saskatīt, tad mēs, Siliņa saka, vienkārši izskaidrotu, ka mēs nepārkāpjam satversmi un viss ir kārtībā. Savukārt jau šajā te jūlijā kā diena raksta ZZS no viņa politiķa teikā noprotams, ka viņi gatavi atbalstīt Stambulas konvencijas ratificēšanu tikai ar tām atrunām, par kurām mazliet vēlāk. Un šeku reku Uldis Augulis, tagad labklājības ministrs, oktobra sākumā, 9. oktobrī, ja nemaldos, viņš ieraksta sociālajos tīklos. Es esmu pret vardarbību ģimenēs un vardarbību pret sievietēm. Turpināšu, tātad viņš jau iepriekš atbalstīs. Turpināšu atbalstīt Stambulas konvencijas virzīšanu ratificēšanai. Un tād viņš reklamē arī savu viedokli tajā aizliegtā paņēmiena 9. oktobra raidījumā, kur tā frāžaini un miglaini mēģina stāstīt, kādēļ Stambulas konvencija ir labā. Kad un kāpēc ir mainījusies ZZS attieksme? Un, ziniet, avots pie Kuivižu veikalā, kurš, starp citu, varētu ļoti labi zināt ZZS iekšējos strāvojumus un domas tā arī teica. Attieksme mainījās, kad parādījās iespēja tikt valdībā. ZZS piekrita konvencijas ratificēšanai, savukārt prozaīķi piekrita Lemberga esamībai un visam ar to saistītajam. Jā, starp citu vēl, ZZS prasīšot ratificēt tikai ar atrunām, citādi ni un ni. Tas ir tā kā gan tā, gan šā domājošie juristi teica, ka šīm atrunām nekāda īsta spēka tā kā nebūs, ka tur tas enigma vai kā sauc to pāraugošo organizāciju braukšot pārbaudīt, tas atrunas galīgi neņemšot vēlāk. Bet Auguļa kunga fenomens ir tas, ka ja atkal kas mainīsies, mēs galīgi neesam droši, ka Auguļa kungs atkal domas nemainīs par 180 grādiem, saka, piedodiet, es izlasīju rūpīgāk un tomēr, ziniet, tā kā neatbalstīšu, man bija izsnieguši kaut kādu nepareizo papīru vai kaut ko tādu. Nebija labs tulkojums uz latviešu valodu, tur ir tā lielā problēma, ka jāparaksta angliski, bet nemāk izlasīt neviens angļu valodā. Tur Anglijas valodas tulkojums ir bijis švaks.
Un tāpēc Uldiņš arī vēl vienu darbu steidz noziņot masu medijos, proti Latvijas darba tirgus būs jāatver ārvalstu strādājošajiem. 3. televīzijā ministrs norādījis, kā esot slikti attiecībā uz darba spēku. Tagad jau kaut kādas poļu un igauņu kompānijas de facto stumjot iekšā darbiniekus, bet nodokļi pa viņiem aiziet ārpus Latvijas. Tad viņš tā dīvaini tālāk runā, te arī kaut kas tāds savdabīga gramatika. Arī tad, ja Latvijā nebūtu 6 līdz 8 tūkstoši Ukrainas bēgļu, valstī būtu jūtams liels darbinieku iztrūkums. Man gan ir drusku savādāk, tur ir tie dati, zini, ka tā, es tagad papētīju, vai tad tiešām mums ir 6 līdz 8 tūkstoši Ukrainas bēgļu pēc auguļa ziņā. Pēc Eiropas datiem uz 31. jūliju Latvijā ir 42 500 Ukrainas bēgļu. Pēc Latvijas statistikas datiem uz to pašu laiku Latvijā ir 22,6 tūkstoši, no gandrīz pusi mazāk. Un tad vēl ir īpašais fenomens auguļa dati. Tātad pēc auguļa datiem ir 6 līdz 8 tūkstoši. Te ir tāda nopietna tā starpa, ja tā delta. Līdz ar to mēs ar vienu paliekam tādā maziņā neziņā, bet, ticēsim Uldiņam tomēr, viņš zina, ko runā. Jā, un arī vēl darba plānošanā Uldiņš ir nolēmis, ka vajadzētu likt kopā to ekonomikas un labklājības ministrijā mest kauliņus kopā un taisīt vienu ministriju. Un vēl starp citu viens cits jauks citāts citā jutīgā sektorā. Viņam tur prasa, kas tad tur būs tālāk, ka to pensiju vecumu vai tā palielinās ar vai nē. Tā ministrs saka, vispirms esot jāsagaida, kad šitā reforma beigsies līdz 25. gadam, kad tur sasniegs tie pēdējie 65 gadus, to starp kolātu kungs, un tad ķersimies pie situācijas vērtēšanas. Tā kā tie gaidošie pensionāri, jūs tā kā neatslāpstiet. Mēs te jutām to reformu uz saviem stiprajiem pleciem, jūs jutīsiet nākamo. Ja, Dzintri, kā tev šķiet, kāpēc tieši auguli zemnieku saimniecība ir nozīmējusi visos šitajos te caurumos to par to spundi visās televīzijās? Kā tev šķiet, kāds ir tas iemesls, kāpēc tieši viņš tiek sūtīts paziņot visu to, pret ko viņi nezinu, cik gadus bija tik principiāli iebilduši un tur bez kādu konservatīvo latviešu lauku cilvēku viedokli aizstāvējuši? Auguls ir, pirmkārt, šitais jau gan ir it kā arī viņa, kā ministra tas lauciņš, bet viņš arī par visu kaut ko citu izsakās. Es domāju, ka viņš ir baigi elastīgs, un viņš tā plūstoši un neko nepasakoši māk aiziet prom no asajiem stūriem, ko, piemēram, progresīviem Mikiņa vai Briškana personā attiecībā par pieturām, kavētiem autobusiem un pārējo dara ļoti, ļoti nemākulīgi. Tas ir mans ātrais viedoklis. Dzintra aizdomas, ka viņš tur ir kopš Bruņinieku nama uzbūvēšanas, un man, ka viņš ir kopš 4. gada, nav pareiza. Es tādu šķīru avotu. Tātad deputāts viņš ir bijis 14. saimā, 13. saimā, 12. saimā, 11. saimā, 10. saimā, 9. saimā. Tātad tikai kopš 2006. gada, nevis kopš 4. kā es kļūdaini norādīju. Tātad cilvēks, būdams šādu saimu, pat ja viņam nav dotību, un pat ja vispār, ja cilvēks tomēr kaut ko, tad tomēr pa tiem gariem gadiem ielauzās. Piesit rociņu. Te gan vēl ir viena lieta. Tiekam ministrs viņš ir bijis tikai 5 reizes. 2 reizes satiksmes ministrs un 3 reizes labklājības ministrs. Šī ir 3. Tikai 5. reizi ministrs. Tā kā, Te vēl ir viena lozungota prasība, ko arī zemnieki tā kā vairs neafišē. No neatkarības sākuma no Latvijas esot aizbraukuši prom, vismaz 600 000. Pēc ļoti labiem salikumiem Ilmārs Mešs demogrāfs domā, ka 3. daļa varētu atgriezties, bet visticamāk nekad. Labi, 4. Kaut vai 10. daļa. Tas būtu nopietns pienesums tam darba spēka deficīta nolīdzinājumam. Un te man atkal jāsaka, avots pie veikala, tas, kurš tā kā zina drusku par ZZS iekšējām lietām, teica, ka Augulis un ZZS uz to nespiedīs.
Jo tie atpakaļbraucēji jau prasīs lielāku algu nekā migranti no Āzijas vai Āfrikas, vismaz sākumā. Bet tā ļoti vienkārši un godīgi, ka tas iznāk tā kā pa lēto. Auguļa kunga plāns jau pamazām pildās. Brīnos, kā viņš tur nepieminēja, ka lietas jau notiek. Piemēram, 4. oktobrī pārbaudot no SIA Rīgas meža darbiniekiem saņemt informāciju par aizdomīgām personām. Meža masīvā Plakanciemā 4. oktobrī aizturēja 23 nelegālu migrantu grupu. 9. oktobrī kādā pamestā dzīvojamā ēkā Jaunciemā tika aizturēts kopumā 13 personas bez personu apliecinošiem dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Un tajā brīdī, ka viņš tā kā sašņorēt centās, tad noziedzīgās grupas dalībnieks izrādīja pretošanos un vairāk kārt uzbruka robežsargam, smidzinot pipargāzi. Tā kā kas te domā par to, kā viņus tur sagaidīt savās mājās, tad drīzāk tā kā rungu vajag no attāluma. Var tā kā drusku virzīt projām no mājām. Un tad, protams, uz šī fona ļoti satrauca cilvēkus, un to vajadzēja saprast. Tas nav tik daudz Augulis, cik ārlietu ministrija mūsu mazkustīgā ministra personā. Lūk, ārlietu ministrijas valsts sekretārs pat tikās ar Nigērijas vēstnieku Latvijā Šinu Pateja Alegi, kurš ieradās atvadu vizītē. Bet nevajag priecāties, būs jauns. Tur ir uzsvērta valsts ekonomiskā sadarbība un ka vajadzētu vairāk. Bez ironijas ar Āfriku un arī Nigēriju ir pat diezgan liela tirzniecības sadarbība. Graudus uz turienī eksportē 246 miljoni 22. gadā, kopējais apjoms. Un es atceros, ka zīvis bija vienreiz viens liels zivju kampiens, tur aizgāja eksportā, bet no Āfrikas biznesa ir Āfrikas biznesa. Tur dažreiz baigi veicas un drīz pēc tam galīgi vairs neveicas. Bet ne par to ir stāsts. Tas jautājums ir, ka tagad šāda veida sarunās noteikti vajadzētu pieminēt īpaši, mana naivā pārliecība, ka vismaz formāli, kaut vai blefojot, bet sarunā netika skarts jautājums par kaut kāda veida, tāda, citāda studentu, skolotāju, zinātnieku vai kādas citas tur profesijas braukšanu uz Latviju, jo līdzīgi bija vēl pirms Hamas trakumiem Latvijā bija Palestīnas ārlietu ministra vietniece Amala Džādu. Viņa tikās ar Abu Merī veselības ministru. Un Abu Merī uzsvēra augsto medicīnas izglītības kvalitāti Latvijā, aicinot Palestīnas iedzīvotājus studēt Latvijā un arī apliecināja, kāpēc studiju beigšanas jaunie mediķi ir gaidīti darboties Latvijas veselības sektorā. Tā kā Uldiņa, tur ir stingri iniciatīva, jo, redzi, Hosams jau ir daļu paņēmis nost un viņš noteikti lielīsies. Un tagad es esmu lasījis, ka ir tagad ne, bet redzēs, kas būs, un tad tā varbūt, ka drusku vēlāk. Tā kā tāds ir fons, uz kura mūsu Uldiņš, konservatīvs politiķis, daudz pieredzējis, runā par darba spēku ieviešanu, bet mēs ticam, ka viņš atradīs ceļu un veidu, kā izskaidros savu pozīciju gan darba spēku ieviešanā, gan stambulēšanas jautājumos. Es par viņu esmu. Ļaujiet strādāt. Bailes ir par to, ka viņš ne tikai runā, bet tur arī kaut ko darīs. Bet jautājums ir Mārcim, kā tavuprāt, vai Zemnieku savienības vēlētājs vai un kā novērtēs šīs te Ulda aktivitātes, vai Ulža aktivitātes, vai pietiek ar to, ka Zemnieku saimai šitas viss patīk, ka viņiem vajag, lai tur tās ogas kāds te brauc un lasa, un ka viņi iedomājušies, ka šitā te to var izrullēt un viss, un tā tas paliks. Kā tev šķiet? Kurš tas beigsies? Joprojām palieku pie tā, ka man nav īstas sajūtas vairs, kas ir ZZS elektorāts kopš visām tām pārmaiņām. Un es vairāk paļaušos tad uz vēl vienu mēnešu aptauju, un tad redzēs, ko rādīs februāris. Tas ir no socioloģijas viedokļa ļoti būtisks, jo ap to brīdi cilvēki mēdz mierīgāk padomāt un precizēt savu skatu lielākai bildei, un tie reitingi būs izšķiroši manam vērtējumam. Pašlaik nekas bīstams viņiem nav noticis, jo visticamāk, ka viņu priekšniecība saviem aktīvistiem un aktīvistu vēlētājiem
spēja pamatot to, ka vajadzēja paņemt zemkopības ministra amatu, un tā ir centrālā lieta, jo tur viss notiek. Tur ir pārtiks tas dienests, un tas viss ir tur. Un dažādu veidu maksājumi, un nauda platību tur un šaurību. Un tas atbalsta dienests tur ir, un ja tas ir paņemts, tad tas pārējais var pieciest. Un man līdz ar to ir hipotēze par Uldi personīgi. Un es domāju, kur es esmu to lasījis, un uzšķīru. Pūtvējiņi, tautas dziesma 5 cēlienos, 4. cēlienā tur ir tāda vieta, kur didzis tas ir tas ulža, tas biedris. Tas. Pušelnieks. Tāds, jā, bet tāds nepozitīvais, jā, tāds tēls. Un Anda tad saka viņam, lai nu ņem mūsu zani, tev draugam jāpierunā, un didzis tur nošņurts sēž un tā, un beigās viņš saka tā, ko ar Uldi izdarīšu, savu mīļo vīna biedri? Mīlītis palīdzot. Ko ar Uldi izdarīšu? Pielabinu savu draugu, lai man kauna nedarīja. Pielabini. Velns to barbu, velns to zani. Jūs, meitieši, maitājat staltāko Daugavietu. Velns to barbu, velns to zani. Jūs, meitieši, maitājat staltāko Daugavieti. Un raud. Lūk, veca dziesma jaunās skaņās, te būtu jāliek jūs tur pro, un jūs tur vēl šitie, kurus nesauksim vārdā, jūs staltāko Daugavietu esat piemaitājuši līdz šādam stāvoklim. Jā. Kā zināms, pūtvējiņi beidzās diezgan skumīgi. Uldi, mīļais, nu tu mans. Uldi, pāk! Es tevim līdzi braukšu. Kāds tu braucies, paliec šeit! Vai tu nost, mītis kalps? Uldi, tevis dēļ piedzēros. Nu, tu atšķirp nepalīdzi. Neziņā es aiziešu. Ej pie velna. Te ir vēl viens, tas ir gluži folklorizējies lozungs, taču arī no Raiņa, kur ir 3 vārdi - pastāvēs, kas pārvērtīsies. Kas pārmainīsies. Tā bija. Pārmainīsies. Vai pārmainīsies? Nu jā, bet. Pārmaiņas reizēm mēdz saukt par progresu, bet deģenerācija arī ir pārmaiņu forma vispār. Par to nekas netika teikts. Pats process ir galvenais, lai nestāv uz vietas. Nē, ko nozīmē nestāv uz vietas? Viņš katru 4 gadi ir citā Saeimas numurā. Tur ir tā prasme. Nav jau tā, ka visu laiku vienā un tajā pašā. Tātad par Uldi Auguli sirds mierīga, par zemnieku vēlētājiem. Vai tiešām var tā kā nopirkt ar platību maksājumiem? Mēs gaidīsim gan reitingus, gan nākamos raidījumus, kuros runāsim par reitingiem, gan varbūt arī vēl nākamās vēlēšanas. Tas tur krietnes brīdis vēl. Tāpēc paņemam pauzīti. Dzintri, es saprotu, ka tev ir viens priekšlikums. Raidījumam un klausītājiem uzticamajiem un neusticamajiem. Jo viņam ar kaut kas jādara. Jā. Lai ne mēs, ne publika nezaudētu modrību, kā laikam tās izmeklētāja filmās bija. Ir tas brīdis, ka jautājumu uzdodam mēs. Tā būtu tā kā tāda rubrika katru nedēļu, tāds viens jautājums, katrā sērijā kaut kādu vienu jautājumu. Mēs centīsimies. Mēs centīsimies tādā veidā, jo tad mēs kopā ar klausītājiem salipināsim, es domāju, pietiekami atbaidošu homunkulu no tā visa. Un tāds šausminieks, jo cilvēkiem patīk gan vērot, gan klausīties. Mums jau ir te pirmais jautājums, padomājā. Es jau sabijos, Dzintri. Jāskatās, ko vārds homunkulis nozīmē vārnīca. Varbūt kaut ko ne tik šausmīgi šausminoši, bet šauj vaļā. Proti, mūsu pirmais jautājums jums, cienījamie klausītāji, ir šāds. Kas notiek šobrīd ar aizkavētajām Krievijas pensionāru pensijām? Vai nauda no Krievijas ir saņemta vai nav? Vai tā tiek izmaksāta? Un no kāda konta tā tiek maksāta, ja tiek maksāta? Labi, tas bija jautājums no provinces mūsu klausītājiem. Mēs gaidām arī tavu zvanu. Ja ir kas sakāms, zvani mums, sūti balss ziņu, raksti WhatsApp vai SMS 234 77 667. Bet pagājušās nedēļas vai
pagājušo pat dienu visinteresantākā izrāde, un tā tiešām bija viena improvizācijas izrāde ar absurdu komēdijas elementiem, notikās pašos valdības gaiteņos un bez Ulža Auguļa piedalīšanos. Droši vien ar viņu piedalīšanos, bet viņš tur nebija galvenajā lomā, tur citi rullēja. Mārcis pastāstīja par savu lugu. Tā nav luga, to laikam sauc par amatieru skeču vai kaut kā. Improvizācijas teātris. Kā Pusņiks bija tāds jēdziens. Jā, krievu aktieri, gan jau, ka latviešiem ar kaut kādu līdzīgu tradīciju varētu būt. Tā tad mums ir tāda leģenda, kas tā kā mīts, tā kā faktiski ilūzija, ka lūk, tie ir jaunpienācēji, tie ir jauni gurķi, kas galīgi neko neēdz, bet gan jau tad jau ieceļ tur cilvēku bez vadības prasmēm par ministru un izrādās lasīt, rakstīt ar nepārāk māk kultūras ministri un tā. Bet valdība ir drošās rokās, jo tur ir vecie buki, kompetentie, pieredzējušie vienotība. Ja? Tie johaidī. Tādam fonam es paņēmu Evikas Siliņas valdības deklarācijas 36. punktu. Veiksim būtiskas izmaiņas nodokļu politikā vienu reizi 4 gadu ciklā. Mazināsim ienākumu nevienlīdzību un palielināsim nodokļu ieņēmumus, samazināsim ēnu ekonomiku un vienkāršosim nodokļu nomaksu, padarot to mazāk resursu un laika ietilpīgu. 36. paragrāfs no Evikas Siliņas valdības deklarācijas. Un kā tas izpaužas, īsi pārstāstot, valdības virzīto, finanšu ministrijas izstrādātā un valdības virzīto izmaiņām vispārējo ienākumu deklarēšanā, par kuru finanšu ministrs Arvils Ašerādens no stabilās, nopietnās jaunās vienotības norāda, ka vispārēja ienākumu deklarēšanas koncepts ir ļoti nozīmīgs jautājums visai Latvijas sabiedrībai. Būtība bija tāda, ka sākot ar 25. gadu būtu jādeklarē par 24. gadu pilnīgi viss, gandrīz pilnīgi visiem. Ja? Tas ir to deklarētāju skaits nāktu klāt 100 000. Vispār tā ideja bija, ka ienākumu deklarēšanas sistēma nenodrošina vidi ar nepieciešamo informāciju un nav pietiekama, lai nodrošinātu ar nodokli apliekamo ienākumu, aplikšanu ar nodokli un tā tālāk. Un tam par godu dāvanas, kuras gadu laikā pārsniedz 100 eiro saņemts. Ja tu aizēji pie cilvēka vienreiz dzimšanas dienu, tad tas nav jādeklarē, bet ar 2 piegājieniem tu jau tur esi klāt pie tās kvotas. Ja? Vai ja bērnam telefonu uzdāvina lietotu. Tev ir nopircies jauns telefons, roka paslīdējusi, tam vecam atlikuma vērtība, ja viņš jauns ir 1000 maksājis, tā atlikuma vērtība kaut kāds 120 būs. Tas viss ir jādeklarē. Ja? Tātad tas ir tas, kā tiek iecerēts pildīt valdības deklarācijas 36. punktu. Ja? Klausītājiem, kuri nav ne pašnodarbinātie, ne uzņēmēji, varbūt nav īsti skaidrs, ko nozīmē deklarēt. Tur tas solījums ir tāds, ka redz, vidi sagatavos to elektronisko tur, kaut ko līdzīgu e-veselībai, ja? Un kur jau būs viņa informācija iekšā, un tev būs jāpapildina ar to, kas viņiem nav. Tās dāvanas tur nav. Tad sāc viņas papildināt. Lai tā dāvana būtu pareizi nodeklarēta, tev ir tas, ka tu esi saņēmējis, tas ir skaidrs, bet kas ir tas devējs? Jo, lai to varētu pieķert, ka viņš dzīvo pāri saviem līdzekļiem, tad tev jānorāda vārds uzvārds, deklarētā adrese, personas kods. Ja tu to dāvanu esi saņēmis no gadījuma rakstura Sabutiļņika, tu jau esi iedzīts likuma pārkāpējos automātiski. Un tas, ka cik tas ļoti būs vienkārši, un man patika viena maza rindkopiņa, kas ilustrē to domāšanas veidu, kā tiks vienkāršots. Es citēju oficiālu likumprojektu.
Likumprojekts paredz, ka solidaritātes nodokļu maksātāji, kuriem taksācijas gadā piemērot zemāk valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi nekā solidaritātes nodokļu likumā noteiktā solidaritātes nodokļu daļu, kas veidojas solidaritātes nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes starpības rezultātā, budžetā piemaksā iedzīvotāju ienākumu nodokļu maksājuma veidā, rezumējošā kārtībā iesniedzot deklarāciju. Kas var būt vienkāršāks un skaidrāks un atvieglot? To var uzrakstīt pie sienas. Tas ir tikai viens virtuvē. no tādu, tur ir pilnīgs manifestējošs kretīnisms jaunās vienotības izpildījumā. Gatavo to finanšu ministriju. Šis finanšu ministrs ir jaunās vienotības iepriekšējais, sagadīšanās pēc vārda arī ir Arvils Ašerādens, un vēl iepriekšējais bija Rērs, un pirms tā, manuprāt, vēl vienreiz bija Rērs. Ja? Tas viss ir šo te pilnīgi no dzīves atrauto, pašiemīlējušos kretīnu darbs, saucamais darbs. Divas tur vēl lietas. Tas viens ir, es garā acīm redzu divas iedzīvotāju kategorijas, kas rūpīgi aizpildījis deklarāciju. Tā viena ir, politbirojas pie Kuivišs veikala. Nezinu, par degradētiem dažreiz var saukt un citu apsaukāšanos, bet mēs zinām, ka uz viņiem firmas raksta un tam līdzīgi. Tā kā viņiem nav ne konta bankā, dažiem arī ne pases, tad es ar interesi vērošu, kā viņi varēs aizpildīt deklarāciju. Un otrs ir pensionāri, sevišķi jau, kas ir krietni gados. Un kam laikam pensija, ja nemaldos, būs pāri 500 eiro mēnesī. 6000 gadā. Lūk, 6000 gadā, jā, tad lūdzu, es tik laipns. Pie kam algu paredz, valdība minimālo algu paredz šajā pašā visā piegājienā pacelt uz 700 eiro. Tas nozīmē, ka jādeklarēs būs cilvēki, kas dzīvo faktiski zem iztikas minimumu. Cita lieta, jūs man varbūt uzbruksit tagad, bet man liekas, ka Vits tā arī nav ticis galā ar tām ritīgajām dāvanām, kuras mēs dažreiz redzam deklarācijā. 1 000 000 eiro. Tas bija tas, ko es gribēju teikt. Ja? Tas nav tik grūti atrodams. Kopš 2004. gada ir nepārtraukti sarunas starp Knābu un Vidu, kā pilnveidot darbu deklarāciju pārbaudēji. 2004. gadā, 2007. gadā, tad bija skandāls. Tā laikā Petersona bija Vidu priekšnieks, tas jau aizmirsies pirms 7 priekšniecēm. Iepriekšējā paši Vidu darbinieki, kad viņus vienkārši vai panorāma vai de facto, kurš tas bija, kas viņus tur papurināja dots. Kad tur tur bija, pēc deklarācijas iznāca, ka augsta vida amatpersona saņem no pensiju saņemošas skolotājs tur 10 000 dāvanas. Ja? Un tas nebija pamanīts. Ja? Un tad šito tagad pamanīs, pie kam tie skaitļi ir starp 60 un 70 000 bijis to, tie, kam bija jādeklarējās. Tās īstās deklarācijas, ko tu saki. Ja? Viņas nav pārbaudītas. Un tagad uzliks vēl 200 000 un nepārbaudīs, jo loģiski to nevar pārbaudīt. Kāda ir funkcija tam? Kāpēc tā dara? 3 izskaidrojumi. Manējais būs pats pirmais un vienkāršākais, jo sazvērstības teorija ir tāda – padarīt to visu sovietisku. Tas ir pieņem likumu, ko visi nepilda, un tad paņemais pakaļ to, ko grib. Un apsit pa vienam. Nē, tos, kurus grib. Tos, kurus grib. Paņemt, ja? Tos, kurus vajag, ja? Kas padomu laikā bija bezstrādes ienākumi, teiksim. Tātad šis ir mazjēdzīgs, neizpildāms un caur to vien ir kaitīgs. Pat ja nav tā ļaunā nodoma, ir kaitīgi pretvalstiski virzīt kārtību, kuru nevar ievērot un nevar pārbaudīt. Nedrīkst tā darīt. Kas to dara? To dara pilnībā kretinizējusies jaunā vienotība. Apņēmīgi, uzmanīgi. Un vienīgais secinājums šeit vēl viens ir, ka ir zināma nozīme tam, ko mēs šeit darām. Jo troksni uzkuļķināja ļoti strauji. Svarīgi, ka to uzkuļķināja ne tikai parastie tādi kā mēs, bet arī jaunās vienotības sponsori, saprātīgi cilvēki. Iekliedz tur diezgan smagi. Kāds no mūsu klausītājiem izteica prognozi, ka neviens visi to pacietīs un nekas nemainīsies. Un dažu dienu laikā notika tieši pretējais. Ja, ka
tas ir pavilkts uz ilgo. Tas ir aizies tā pamīksto, no tā asuma noraunos. Tieši es šo te gribēju pajautāt, Mārts. Klausītāji, kuri seko tam, kas notiek apkārt, klausās visu šo, domā, ko viņi tur cepjās, šito tagad atcēlā. Tur bija kaut kā tas notikums, bija tā, ka 9. oktobrī viņi paņem speciālu sēdi ministra kabinetā sasauc un šito virza, visi sēžot nobalso. Visticamāk, nav pārbaudīts ar pašu Eviku Siliņu turpat tajā istabā. Pēc tam Twitteris 2 dienas pastrādā, nepaiet pilna nedēļa, un šodien 16. oktobrī no rīta jau ir iznācis paziņojums, ka šitas, tomēr esot tur jāpārskata. Tātad it kā cauri vai nē, tad sanāk tomēr, kā nav tā ideja norakta. Nav tā, ka mēs te tagad runājam pavisam pa tukšo. Nē, ideja ir pilnīgi aktuāla un spēkā. Es atkal citēšu mūsu finanšu politikas ģēniju Arvilu A. Tātad viņš rosinās par šīs koncepcijas saturu un ieviešanu nodrošināt plašākas diskusijas un konsultācijas ar sociālajiem un sadarbības partneriem, kā arī izņemt šos likumu grozījumus no nākamā gada valsts budžeta paketi. Sašarādens uzskata, ka plānotie grozījumi Saeimā jāizskata, nevis jāizmet miskastē kopā ar visu Sašarādenu, bet jāizskata vispārējā kārtībā, jeb 3 lasījumos pēc valsts budžeta apstiprināšanas. Dzintri, kāda ir tava versija? Kāpēc viņi iedeva atpakaļgaitā šodien? Es domāju, ka tas pirmkārt liecina tā kopumā par valdības tupumu un neprofesionālismu. Šie vārdi, protams, ir varbūt skaisti, tieši baigi gudrie. Lasa Twitter, saprot, ka nav gudrs cilvēks, klausās, ko citi gudrie saka. Cik es atceros, līdzīgi gadījumi ir bijis. Neprofesionāli, bet bailīgi, saprot, tas ir labi. Tā ir skaitā tupums un bailīgums, jo parasti jau ne šis, bet iepriekšējie tādi strīdīgie projekti, tie parasti tiek tā ielikti sabiedriskā apritē ar argumentāciju, vajadzētu uzsākt diskusiju par. Un tad tur vēl nav likumprojekts, ir diskusija par. Daudz cilvēku to saprot, ka likumprojekts tūlīt būs un ņemas to visu nogāst, vai arī nepamana. Tad, ja no valdības, no dokumentu veidošanas konvejeru vidū kaut kas tiek sabremzēts, manuprāt, cilvēki pieraduši, ka ja tas iet valdībā, tas varbūt pēdējais sūds, bet tad tas iet uz priekšu. Šis nav tas gadījums. Līdz ar to es tur neko vairāk nevaru teikt. Es domāju, ka tas ir neprofesionālisms un kas ir vecākie valdības locekļi, tad 2 daļas. Vieniem vienkārši izkurtējuši smadzenes, piedod Arvilu, citiem, kā Uldiņam, Augulim, es domāju, mūsu pieminētajiem. Viņš tur vienkārši nejauc iekšā. Un tad ir vesela virkne, kuru ministru stāsts ir 3 dienas vai varbūt mazliet vairāk, kuri vispār neko nerūpīgi. Bet nesaki ne 5, skaties, ārlietu ministrs mums ir tāds. Zini, kā sauc mums ārlietu ministrs? Kas tagad ir? Krišjāns Kariņš viņš ir. Viņš no jaunās vienotības, tas džeks, jā. Krišjāns Artūrs. Jā. Viņš sen nebija nekur redzējis. Viņš kaut kur pat Izrēlu vienu kaut kādu. Par tām ārlietām viņam te ir dažas atklāsmes bijušas te publicētas, bet viņš par šo te ir teicis. Valdības sēdē pauda atbalstu šim likumprojektam par šīm te deklarācijām, norādot, ka šādu normu līdz šim trūcis. Un viņš saka, nevienam jau nepatīk maksāt nodokļus, bet mēs saprotam, ka tas ir nepieciešams. Tāda ir viņa argumentācija. Nevienam nepatīk, bet vajag. Jā, bet es atvainojos, Mēs krievišķi tev var lamāties, vai tas nav patriotisks laikam? Es pielikšu klāt, ka tas šobrīd ir acīm redzot iegājis valdības tajā, mode, ja? Kā kādreiz pirms 15 gadiem bija tāda mode. Es gribu būt daļa no risinājuma, nevis daļa no problēmas. Kādreiz to pateica gudri cilvēki, līdz tas nonāca līdz turības studentu idiotiem. Ja? Un te tagad ir līdzīgi. Šitais te stiliņš, ja? Bija brīnišķīgs valsts policijas priekšnieka skaidrojums, kā ir pavirzījusies izmeklēšana tajā skolu spridzināšanas draudu lietā. Tur bija. Varbūt viens cilvēks vai vairāk cilvēki. Ja? Izmeklēšana varbūt ir viens, bet varbūt vairāk. Ja? Līdzīgi kā tajā čangaļu tajā horoskopā. Citi līli mākslinieki, citā kalnē. Cīši labi cilvēki, tikai līli dzērāji. Un ar ko tas atšķiras no Kariņa domām? Neko, tas ir tas pats stiliņš.
runāt viena- vienkāršos nepaplašinātos teikumos, pilnīgas tupības. Tas ir tas, kā viņi to darīs tagad. Nu. Tā viena loģika, ja mēs mēģinām saskatīt, ir tā, ka valdībai nepatīkamos lēmumus būtu jāpieņem valdības darbošanās sākumā, jo tad vēlāk nāk atkal 4 gadu cikls, un tad ir tuvu vēlēšanas, un tad vairs nevar. Ne, tāpēc arī tā iebāšana budžeta paketē, jo tas aiziet ātri. Pirmkārt, otrkārt, tas ir uzticības balsojums. Tur koalīcija nedrīkst. Koalīcijai jābalso par. Kamēr, ja šito apspriež, tad tur visādi, tā saucamie, vai latviski ir tulkojums angļu terminam backbencher? Tas ir tāds parlamentārietis, kurš nav ne valdībā, ne amatā, bet tad viņš var izcelties ar āķīgiem kungs, apmēram, ja? Nē, viņš ir amatā, viņš ir komisijas vadītājs. Jā. Šitam vairāk atbilst Ainārs Lesar puika. Tas ir tāds... Jā. Balsotājs. Redz, kā mēs viņam karjeru taisām pamazām. Labi, Zinti, pabeidz tu savu domu. Tātad tas, ka valdība no sākuma grib iedabūt, tās grūti. Jā, tur ir tā loģiskā puse, ka tādus nepatīkams un nepopulāras lietas vajag bīdīt no sākuma, jo iet laiks, nāk tuvāk nākamās vēlēšanas, un tad viss iestrēgst. Bet, lai arī to sagatavot, tad ir jābūt 2 lietām. Tam ir jābūt puslīdz apdomātam un arī puslīdz skaistā iepakojumā sabiedrībai iesmērētam. Es domāju, tās PR kampaņas un tā. Te nav neviena, ne otra. Es atļaušos nolasīt no oficiāliem avotiem. Vidu pārstāvs skaidroja, ka šobrīd obligāts pienākums ir tādiem un vēl jūrniekiem, bet pieņemot minētos grozījumus, to nodokļu maksātāju skaits, kuriem būs pienākums obligāti iesniegt deklarāciju, palielināsies. Interesanti, vai ne? Vienlaikus vidu pārstāvji atzina, ka jebkuras jaunas prasības, jaunu nosacījumu, tostarp grozījumi, kas paredz visu gūto ienākumu deklarēšanu, raisa jautājums sabiedrībai, un tos ir nepieciešams skaidrot. Arī šos grozījumus, kad tie tiks pieņemti, būs jāskaidro gan publiski, gan sniedzot individuālas atbildes. Un līdz ar to vidu pieļauj, ka palielināsies darba apmērs, kas nepieciešams konsultēšanai, kā arī saziņai ar iedzīvotājiem. Te mēs atvainojiet. Jā, Mārcis, tātad. To mēs konstatējam, ka iegūt vairāk naudas budžetā vai palielināt nodokļu ieņēmumus nav starp tiem 3 izskaidrojumiem, kāpēc šādas te izmaiņas vai kāpēc šāds te solis ir iecerēts. Tad atgādinu vēlreiz visus 3 rindiņā, lai mēs vēl saprotam. Tātad sarežģītais izveidot protosovietisku sistēmu, kurā tiek pieņemti apzināti likumi un veidota kārtība, par kuru ir skaidrs no sākta gala, ka to nevar neievērot, neizpildīt reāli. Un tad, kad vajadzīgs brīdis pienāk, katru personu var paņemt un ar vēsu roku pataustītais pēcpuses, kā viņš iespiedzās, neiespiedzās, kas tur notiek. Tā būtu sarežģītākā daļa. Vidējā daļa ir tas, ka ministri un valdība ir vai nu tupi, vai vienotības ministru gadījumā distancēti, vai premjeru gadījumā vienkārši ciemu muļķīti, ja, ka viņi nespēja izkontrolēt to, vai ietekmēt to, ko dara ierēdniecība, jo šis te ir izstrādāts uz 3 vai 4 gadu vecas koncepcijas pamatu. Tātad sagatavotie likuma grozījumi izstrādātu atbilstoši ēnu ekonomikas ierobežošanas plānā 21. un 22. gadam. 14. apakšpunkts, 15. Uzdevumam izstrādāt normatīvu regulējumu par gadēju vispārējo iedzīvotāju ienākumu deklarēšanas pienākumu. Likumprojekts paredz tur to sistēmu paplašināt. Ja? Tas ir jau pirms gadiem, un tā 21. 22. gada pie viņas darba sāka tā, ka bija tie visi ar OECD, visas tās, manuprāt, vēl pirms Covid tas sākās, tas skandāls, 17. 18. gadā. Un realizēs viņu vēl 27. Tas ir 10-gadīgs process, ierēģi dara savu darāmo, un politiskā vadība nejēdz, kas tur notiek, un līdz ar to nespēja to kontrolēt. Tā ir otrā hipotēze.
Un mana pirmā hipotēze, vienkārši stulbeņi. Nekāda sarežģīta. Stulbeņi. Bet tad iepriecināt, ka šī te bija tāda improvizācija, kas skaisti izgāzās un visi tagad saprata, ka nevajadzēja un domās, ar ko citu nodarboties, mēs savus klausītājus iepriecināt, to nevaram, ka tas bija tikai teātris. Viņi nopietni šito domāja. Universitātē, kam studējām, mums bija zināms, ka it īpaši ieskaiti, ja ir ieskaita ar atzīmi, tad tur ir divas metodas. Pirmā ņem uz izbrīnu, otrā ņem uz izturību. Un viņas ir labi kombinējams. Pa priekš ņem uz izbrīnu, ja neizdodas, tad ņem uz izturību. Tas ir tas, kas te būs. Didi? Jā, tur ir totalizators, jo neviens politiķis tomēr nevar teikt, mēs kļūdījāmies. Vajadzētu varēt teikt, bet šī vienkāršās atrunas vietā tad ir tie garie penterējumi, kādēļ šis tiek atlikts. Līdz ar to tiem vārdiem jābūt skaistiem, bet ir maza varbūtība, ka šis sabremzēsies uz ilgo, bet maza varbūtība, pusi uz pusi. Vai nu sabremzēsies, vai ne? Vai ne? Tas ir apmēram tā, kā vai viens cilvēks vai vairāki bija tos e-pastus sūtījuši. Tā kā mēs arī sniedzam ļoti gudru tādu receptu, vai ne, ko tad var vērtēt tālāk. Sakot, klausītājiem nav pamata atslābt un sapriecāties, sāciet jau laicīgi krāt čekus no tām dāvanām, jo kas to zina, nākamā gadā pie šitā atgriezīsies un ieskaitīs, ka jāatskaitās arī pa tām dāvanām, ko šajos Ziemassvētkos viens otram būsiet tur pasnieguši. Un virs 10 eirikiem varbūt, lai tomēr tā precīzāk Vāciet čekus un nekādā gadījumā neaizmirstiet pierakstīt dāvinātāju personas kodu un viņa deklarēto dzīvesvietas adresi, jo tās noteikti tur būs. Man ir ideja uzlīmi ražotājiem, ka vajag jau taisīt tā, tur ir tādi konvertiņi ar medu virsū vai medu kāri vai ko, dāvanu konvertiņi, ja, tādi. Un tiem konvertiņiem vajag otrā pusē jau, ka ir iespējams uzlīmi uzreiz čiks. No telefona varētu viņi izdrukāt tādu aplikāciju. Tur esot bijis arī, ka cenu lapas nedrīkst raut nos nekādā gadījumā. Pavisam vecos laikos bija pieņemts, ka puķis pie durvīm izpako, puķi dod neietītu jubilāram un no dāvanas cenai jābūt noplēstai. Tādu pavisam, ka es maziņš biju, tā man mācīja. Ja? Tad tagad būs otrādi, ka pieklājīga dāvana, uz kuras ir tā ar aplikāciju pagatavotā uzlīme, kura ietver sevī tavu personas kodu un svītru kodu no tās dāvanas veikalā, lai to cenu var pārbaudīt. Tā smalki ļaudis darīs. Es gan domāju, ka vajag nopietnāk, man liekas, ka vajag kādiem 14 miljoniem to e-dāvana tādu uzbūvēt. Pie šitā EDS Gov.lv, kur atskaitīties tādu atsevišķu tādu modulu e-dāvana, kur viss, kas dāvana, viss uzreiz ievada. Pirms dāvina, ka tu to čeku jau ieskannē iekšā. Redz kā, gatavojamies visādiem svētkiem un apdāvināšanās priekiem uzmanīgi un ar apdomu, pirkumiem vācam čekus un gaidām nākamo nedēļu, kad atkal varēsiet klausīties mūsu raidījuma nākamo sēriju. Paldies, kungi, ka bijāt kopā ar mani. Vai dieni, tā taču milzu laimi parunāt ar gudriem cilvēkiem, es domāju, sevi. Vienmēr laimi. Labi, visu gaišu. Atgādinām, ka raidījums var skanēt tikai un vienīgi pateicoties klausītāju atbalstam. Ja arī tu gribi palīdzēt mums turpināt atklāt neiedzības, skaidrot piņķerīgus jautājumus un saukt lietas īstajos vārdos, tad ziedo Latviešu podcastu atbalstam. Ziedojuma lādīti atradīs tepat zemāk šīs sērijas aprakstā. Kā ziedotājiem tev pienāksies īpaša priekšrocība. Tu varēsi klausīties raidījuma atbalstītājiem veidotās speciāli izlaidumu sērijas un tiešraides. Pateicoties tev, brīvu cilvēku brīvas sarunas turpinās skanēt.